Vai laulība ir tikai papīrs? Mīļā, galvenais, ka es tevi mīlu un mēs esam kopā. Tas papīrs un precēšanās jau neko nemaina. Maina gan. Pierādīšu to ar piemēru. Pāris vēl nav precējušies, viņiem jau ir piedzimuši bērni. Vīrietis uz sava vārda nopērk īpašumu, tad pāris apprecas. Kas šķiršanās gadījumā no šī īpašuma pienāks sievietei? Nekas. Otra situācija. Pāris apprecas un tad iegādājas īpašumu uz vīra vārda. Kas šķiršanās gadījumā pienāks īpašumā sievietei, kas ir audzinājusi bērnus? Puse no īpašuma. Tātad precēšanās laiks pirms vai pēc īpašuma iegādes pat būtiski maina laulāto mantiskās attiecības. Nemaz jau nerunājot par situāciju, kad pāris tā arī neaprecas. Un tad sievietei nepienākas nekas no īpašuma, kas pieder vīrietim. Ja ir jautājumi, sazinieties. Birojs sniedz attālinātas konsultācijas jums ērtā laikā.